Zirgu podkāsts ar Ilzi un Diānu. Nopietnas un nenopietnas virtuves sarunas par un ap zirgiem. Labdien, Diāna! Sveicināti, Ilze! Kā tev ir klājies pa šo laiku, kopš mēs neesam tikušās? Podkāstā neesam tikušās vai dzīvē? Nu, podkāstā jau nav tā, ka dzīvē mēs pavisam nebūtu tikušās. Īstenībā, kad bija pēdējais podkāsts? Pēdējais podkāsts bija gada apskats. Manuprāt, tas bija ļoti veiksmīgs. Bija forši, man liekas, to izdarīt. Jā, mums taču bija gada apskats laureāti un tā tālāk. Jā. Man klājās ļoti labi. Tagad jau ir tūlīt aprīlis. Iespējams, ka tad, kad būs samontēts, būs jau aprīlis. Nevar zināt, bet katrā ziņā ir marta beigas. 3 pilni mēneši, ļoti interesanti. Visur, kur jau ir paspēts būt, aizbēgt bišķiņu no augstuma. Un tagad jau pavasaris arī atnācis, ir tā kā diezgan labi. Mums arī ļoti daudz, kas ir jāizrunā, tāpēc man liekas, ka vienkārši ir jāķerās klāt pie top 5, droši vien. Nu, labi, es arī vairs neatceros, mēs sākam ar 1. vai 5. vietu? Man liekas, ka ar 5. mēs sākam. Ok, labi, laižam. Top 5. Vai cik sanāk? 5. Mēs abas bijām Emirātos. Tu biji sākumā janvārī. Tu biji janvārī, vai ne? Jā, es biju uzreiz pēc jaunā gada. Un es biju februārī. Jā, es biju kaut kādā februāra pirmajā pusē. Mēs tā ar mēneša intervālu apskatījām Emirātus, un mēs paspējām atgriezties, kas ir būtiski. Man sanāca tā, ka nedēļu pēc tam viss sākās. Anita atgriezās ar zirgiem dienu pirms tam. Es biju uz League of Nations sacensībām Abu Dhabi Equestrian Club, kur es biju bijusi pirms gadiem 5, 6, kaut kad, tad, kad tas viss sākās. Kad tas viss sākās ar domu, ka Kristaps tad tur sāka intensīvāk braukt. Tad jau tas Abu Dhabi Equestrian Club likās iespaidīgi, un tagad es atkal biju tikai uz vieniem mačiem, tikai uz to Abu Dhabi Equestrian Club. Un tur ir pavisam savādāk, un tur ir jau piebūvēts viss kaut kas klāt, un tur ir jau savādāki staļļi. Un tas mūsu highlights laikam bija tāds, ka mēs redzējām auļošanu klātienē pirmoreiz dzīvē, bet tur visi, arī stjuarti nāca, visi palīgi, restīvi Eiropas stallis, telts, un lielā bija tieši pie tā auļošanas laukuma celiņa, un pat arī starts bija tieši tā kā mums tuvāk, jo to startu viņi tur pārbīda katru reizi kaut kā. Un tad, mums tas bija liels piedzīvojums, un tur bija atnāca brīdinājums grūmu čatā, ka hei, tur uzmanieties, būs auļošana tur no tikiem līdz tikiem ik pa pusstundā, jo, protams, ka lielie konkursi zirgi arī grib paskriet līdzi. Un tad tur palīgi uzmanījās, lai nebūtu ārā ar zirgiem tajā laikā. Bet jā, tas bija salīdzinoši iespaidīgi vispār. Es tieši arī biju tajā pat bāzē, tajā pat vietā, un es kā reiz prasīju, tad notiek auļošanas sacensības, un Anita un Kristaps teica, mēs neesam redzējuši, un tad pēc mēneša jūs redzējāt, bet tur viss liels, tur viss iespaidīgs, viss skaisti. Jā. Es saliku arī Instagramā diezgan daudz ko, jo es tā kā speciāli filmēju ar domu, ka es likšu Instagramā zirgu podkāstā kontā, bet patiesībā man palika vēl bildes, ko mēs varētu Facebookā salikt un vēl sakomentēt arī. Tas vienkārši jāatcerās izdarīt. Ok. Bet jā, mēs bijām Emirātos, forši, silti tur bija. Es gan biju bišķiņa apslimusi sākumā, bet saulīt izārstēja. Man arī saulīt izārstēja, jo atšķirībā no tevis man tāda īsta darbiņa tur nebija. Es nebraucu zirgus masēt un raustīt. Ok, labi. Jo es biju no 2. dienas līdz 2. dienai vai no 3. dienas līdz 3. dienai. Es jau neatceros tagad vairs. Un tad es sākumā pirmās dienas pavadīju ļoti godīgi viesnīcā pie baseina, peldoties, ēdot un sauļojoties, un nedaudz pastrādājot tās lietas, kas man Latvijā jādara. Braucu tikai uz maršrutiem, un tad pēc maršrutiem paliku uz tu izlaidi to sadaļu, kur tu ar tiem visiem top jātniekiem viesnīcā pie baseina gulēji? Nē, es teicu, ka es gulēju pie baseina visu dienu. Es vienkārši negribēju lielīties ar kādiem jātniekiem, es vienā ūdenī peldējos. Jā. Bet bāze iespaidīga, viss labā līmenī, viss forši.
Jā, un tad es arī pirmdienā Anitai pārvest zirgus uz šaržu, uz nākamajiem mačiem. Un tad otrdienā mēs tur ar Kristapu padarbojāmies, lai Anitā ir brīvāks rīts. Tā kā es tad vēl arī to šaržas bāzi redzēju. Es arī biju tur bijusi, ne gan mačos, bet vienkārši apskatīties. Un arī, protams, Abu Dabī bāze daudz iespaidīgāka, bet šaržā arī viss iespaidīgi, par visu padomāts, viss forši. Man par šāržas bāzi ir stāsts. Pirmo reizi, kad es biju Emirātos, labi, es 2 reizes tikai biju, bet pirmo reizi, kad es biju, attiecīgi, es tur mazliet arī pastrādāju, Kristaps man aizveda tur kaut kur tajā bāzē, kur tur ir 2 zirdziņi apstās. Es tagad viņus apstos, tagad man vajag tik laukā, bet tā teritorija, es saprastu, milzīga teritorija. Tas nav tā, ka... Un tagad viņi ir vēl lielāki. Viņi jau tādi bija lieli. Un es tā kā saprotu to, ka es zvanu Kristapam, Kristaps neceļ. Es domāju, bāc, kā man no šejienes vispār tikt ārā. Es tur eju pie tiem vietējiem, kur tur strādā. Viņi ar mani angliski praktiski nerunā. Visi uz tevi, tur arī lielākoties vīrieši. Bija arī sievietes, bet lielākoties. Un neviens, un es vienkārši eju un es nesaprotu, kur man iet. Man tāda panika jau paķers, ka es skatos. Tā, vienā pusē tūkstnesis, un otrā pusē, labi. Bet beigās atradīzēja vislabi. Bet tajā pusē, kur ir tūkstnesis, tur šobrīd ir saceltas... 2 vai 3 pusēs pat staļļi, izskatās, ka tādi tā kā nelieli, tur 12 būdas apmēram varētu būt, kas varētu būt kaut kādā ziņā arī tā kā privātāki, tā šķiet, respektīvi, arī tā šaržas bāze attīstās vēl iekšā tūkstnesī. Tur ir arī tur ir arī spā zirgiem, baseini, ūdens karuseļi un tā tālāk. Tur ir arī veterinārā klīnika, un tā kā tajā bāzē ir viss, kas tev vajadzīgs pēc būtības. Tā. Elīna mums arī atsūtīja dažus video, kur viņas zirgi peldās, un mums ir arī, man pašai ir daži video, kur mūsu zirgi peldās. Tā kā par to mēs parunāsim arī nākamajā epizodē par dažādām manuālās terapijas un atjaunošanās metodēm, un tad mēs parunāsim arī par šo plašāk. 4. Es varu pieteikt 4. Jā, lūdzu, piesaki. Tā tad mana zirga podkāsta kolēģe. Zirgu podkāsta kolēģe. Slavena producente. Zirgu dzīves draudzene un arī ārpus zirgu dzīves draudzene Ilze Jansone ir uzsākusi studijas, kuras ilgs pusgadu. Pusgadu, jā. Pusgadu. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē mūža izglītības kursos par zirgiem. Un tālāk tur pat tālāk. Zirgkopības pamati, laikam, nosaukums šai te programmai. Īstenībā ļoti interesanti. Es esmu jau noklausījusies, es pat nezinu, cik lekcijas, bet vairāk kā 4 pilnīgi noteikti. Tagad mums sākās praktiskās nodarbības. Es gan nebiju uz pirmo kopīgo praktisko nodarbību, jo biju Lielbritānijā. Bet uz nākamo noteikti būšu. Tad es arī ieraudzīšu tos cilvēkus, kas tad ir tajā mūsu grupā, kas mēs esam tie visi. Bet ir 40, nedaudz vairāk kā 40 cilvēki, par ko ir ļoti liels prieks. Daudz ir tādi, kuri vēl tikai vispār domā par to, vai viņam varētu būt zirgs un tā kā grib izzināt. Daudz ir tādi, kuriem nav priekšzināšanu. Un, jā, protams, ir arī daži tādi, kuri tā kā kaut ko jau nedaudz zina. Bet kopumā tiešām ļoti interesanti un vērtīgi. Es esmu šo to arī jaunu uzzinājusi priekš sevis. Piemēram, ir Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijā ir statistika par to, cik kurā reģionā zirgi vispār dzīvo. Latgalē ir visvairāk zirgu skaita apjoma ziņā. Savukārt, protams, tas it kā nav pārsteigums, Pierīgā ir visvairāk stāļu un saimniecību, teiksim, šādas lietas. Tad, piemēram, izrādās ir šobrīd nodibināts arī vai klubs vai biedrība, kas plāno nodarboties ar sporta poniju audzēšanu un kaut kāda veida tā kā apzināšanu, kontroli un organizēšanu Latvijā, jo līdz šim tā nebija, kas arī sanāk šķirnes zirgu audzētāju asociācijas kaut kādā ziņā paspārnē. Kopumā Aija Lusa tātad lasa lekcijas, un, protams, viņai tā kā sanāk pieminēt savu organizāciju, kas ir tikai normāli. Bet, es nezinu, man tā jau arī ir tāda vienīgā
jēdzīgā organizācija mūsu nozarē šobrīd valstī, kas tā kā tiešām kaut ko dara, attīsta un ņemās. Jo pirmkārt, viņi nodarbojās arī ar jauniešu izglītošanu. Viņi brauc to čempionātu, kas ir precīzi neatceros. Young Breeders, laikam, tā kā jaunie zirgaudzētāji, kur ir par zirga aprūpi, tur tiešām jāsagatavo zirgs startam un komandām un tā tālāk. Un viņi tur ļoti ar labiem rezultātiem startē. 3. Tātad nebija notikums. Paula, Santa un Kristaps bija vienu nedēļu kopā sacensībās Itālijās, gan arī pateicu 2 nedēļas, bet Kristaps tika uz Hermēm, un tāpēc Kristaps to vienu nedēļu nebija aizšmauts no Itālijas. Bet liels prieks redzēt, ka 3 Latvijas jātnieki kaut kur ārpus Baltijas valstīm startē kopā, un viņiem tur arī kopumā, es saprotu, ka forši gāja, savstarpēji forši gāja, viņi tur arī kādos kalnos vēl paspēja kāpt kaut kādā brīdī visi kopā, un tā kā ritīgi patīkami bija to redzēt. Jā, ļoti jauki. Vairāk tādas situācijas. Vairāk mums tādu garāku komentāru par šo nav. Komentārs tāds, ka viņi joprojām vēl startēs Itālijā. Viņi tagad pārbrauc uz Arezzo. Jā, bet Santa, man liekas, Arezzo vairs nestartē. Tur tikai Paula un Kristaps. Un Paula, man liekas, nākamā nedēļa nestartē. Man liekas, ka viņi tikai pēdējā nedēļā, ka viņi dod misē brīvu šo nedēļu. Ok, latvieši Itālijā. Jā, latvieši pasaulē. Otrajā vietā, to es varu pieteikt, jo tas ir par Krakavas finālu. Kurā tu biji? Kurā es biju aizbraukusi. Tātad mūsu zonas fināls, lai kvalificētos uz pasaules kausa finālu, notika Krakovā februārī. Tieši tad, kad tieši tajā arī nedēļā, kad apturēja visus reisus no Emirātiem, jo Kristaps teica, Anita tieši paspēja atgriezties. Lūk, un tur bija fināla cienīgi maršruti, godīgi sakot. Un Kristaps, viņš nogāza Grand Prix 1, bet kopumā viņš kvalificējās finālam, kurš būs aprīlī. Un ļoti, ļoti jauks, labi organizētas sacensības. Poļi vienmēr, kā vienmēr, teiksim, tā ir labi norganizējuši, viss ir labi atstrādāts. Staļi, manēžas, iesildes, atmosfēra, pilna arēna. Lieliski, man liekas, viņiem gadu laikā viņi tiešām ir atstrādājuši visu šo sistēmu, kā tur viss notiek. Lūk, tā kā, jā. Es Krakovā biju pagājušajā gadā, un bija tiešām arī ļoti foršs šovs. Pilns ar cilvēkiem. Un tas, ka pilns ar cilvēkiem, pilna arēna, un arī šopings nesalīdzināms ar mūsu, tā kā milzīga apaļa arēna, kur es nezinu, cik skatītāju vietu, bet vismaz 2 reizes vairāk kā arēnā Rīga. Un otrā stāva līmenī visapkārt pilnīgi viss ir pilns ar kaut kādiem tirgotājiem. Protams, ir tādas visādas tradicionālas lietas. Tas, kas man visvairāk pārsteidza, milzīgais hobby horsing, zirgu izvēle, un tur ir arī iemaukti un grūmīgi piedarumi. Jā, tur notika arī hobby horse sacensības un tā tālāk. Bet tiešām. Bet, Kristaps... Bet Grand Prix bija uzlikts arī tāds, jaudīgs, teiksim tā. Bija jāpacīnās. Viegli tur negāja, ļoti daudz izstājās. Tās nulītes bija beigās 2 vai 3 nulles, vairs neatceros. Daudz nebija, bet ar gāstu bija vairāki dalībnieki. Kristaps jāja sākumā, viņš attiecīgi jāja diezgan prātīgi, mierīgi neskrienot, jo viņš jau pašā sākumā pateica, ka šeit daudz nulles nebūs. Tā arī bija. Daudz nulles nebija, bet arī viss cits dienas viņam gāja labi. Varbūt viņš nebija pats ātrākais, jo jāja prātīgi. un arī vidējā apļa finālā Longines maršrutā tur bija ar winning roundu, kur kvalificējās 12 vai 13 labākie no pamatmaršruta. Un Kristaps bija nākamais uzreizēs kurš kvalificējies ir. Bet, jauns zirgs Cinderella, viņai vēl viss ir priekšā tādā ziņā. Bet, winning roundā 25% kvalificējās tālāk. Jā, un Andrijus vinnēja to. Andrijus Petrovs no Lietuvas vinnēja to maršrutu. Tā kā, man liekas, arī bija ļoti jauka kompānija. Mēs tur tā
draudzīgi latvieši ar lietuviešiem, kā vienmēr pasēdējām kopā, aizgājām paēst vakariņas kopā. Nu tā, sirsnīgi. 1, Pirmā vieta ir arī pats svaigākais notikums, un tie, protams, ir Kristapa un Kvintēra, jeb Q un Valūra. Es teiktu, ka milzīgie panākumi Parīzē, Sautherms. Tās ir milzīgi, kolosālas, grandiozas, foršas. Es pat nezinu, kādus epitetus lai lieto, lai aprakstītu šīs sacensības, uz kurām man bija cerība varbūt svētdien aizlidot, bet tā kā es biju Lielbritānijas vidienē tādai Midsomeras tipa ciematiņā, kur sabiedriskais transports tur vienkārši vispār nav. Nu, nav sabiedriskā transporta. Un, lai es svētdien tiktu uz Parīzi, tad man bija jāaizbrauc kādos 3 naktī kaut kādā veidā. Tas ir ar kājām jāiet kaut kur. Kaut kur jādomā. Un jā, bet bija ļoti interesanti pieredze. Iesaku aizbraukt kaut kad uz Anglijas vidieni un tur padzīvoties. Tiešām ļoti forši. Bet jā, šoreiz es Parīzē nebiju, par ko man tā kā ir bišķiņ žēl, bet es ceru, ka Kristapa paņems arī vēl kādu gadu. Un tā tad, jā, Kvintērs vispār leca fenomenāli un pēdējā dienā vinnēja savu 150 maršrutu 2 fāzēs. Cik es paskatījos, tad laikam sanāca tā, ka Kristaps arī bija viens no retajiem, kurš visoptimālāk izjāja šo te maršrutu. Un tur bija viens tāds drosmīgs pagrieziens uz pirmspēdējo, kaut kādu 3. šķērsli no beigām, laikam, vai 4. Vai nu kastē iet pārmalu vai pa iekšmalu, bet tur burtiski sanāk tā, ka tev 2 tempi un jālec. Bet tas bija Q maršruts, pilnīgi noteikti. Man viņam ļoti patika, kad arī visās fotogrāfijās tu skaties, viņam austiņas uz priekšu, viņš tik lec. Neviens Kristaps leca salīdzinoši nevar būt pašā sākumā, apmēram pa vidu, bet tad arī neviens no jātniekiem viņu vairs nespēja noķert. Un tiešām perfekti veikts maršruts un kolosāli. Un ar Valūru Grand Prix, Grand Prix nebija tāda pastaiga parkā, kā mēs varētu nojaust. Nebija pastaiga pa Parīzi? Nebija tāda pastaiga pa Parīzi, un tad Grand Prix viņam viena kļūdiņa sanāca bišķiņ pa tālu uz Okseri. Es vismaz sapratu, ka sanāca bišķiņ pa tālu, tā kā Valūram pietrūka, nevarēja viņu to pārlikt, bet ļoti, ļoti, ļoti labi. Valūrs kolosāli leca un kopumā ļoti foršs un pieklājīgs starts. Un viena oranžā sega ir vēl viena oranžā sega ir Kristapa kolekcijā, jo pirms 2 gadiem Kvintese vinnēja pirmo dienu. Pirmās dienas, man liekas, pirmo maršrutu 150. Katrā ziņā tā bija pirmā diena, kad Kvintese vinnēja. Okay. Tālūk. Tāds mūsu virtuves top 5. Es gribu atgādināt visiem, ka šis ir mūsu 2 draudzeņu virtuves sarunas, vai ne? Tā. Jā, šīs nav nekādas tur zirgu ziņas oficiālās. Mēs sēžam tādā, mazliet virtuvē pie Mārtiņa Spura un aprunājam zirgu pasaules notikumus. Tātad mēs tikko izrunājām savu top 5, un mēs beidzām mums pirmā vieta. Protams, šī podkāsta topā bija Kristapa panākumi Parīzē, tu arī tur biji, tu biji tur klātienē un to redzēji. Un, ja es pareizi saprotu, tad tu pirmo reizi biji 5 zvaigžņu turnīrā kā fotogrāfe. Vienkārši ātri īsumā izstāst savus iespaidus. Jā, tāds neliels satraukums bija vispār doties uz turieni, jo tā nekā tādā līmenī ne tuva nebija bijusi. Bet ieejot iekšā tajā Grand Palais, es reāli pirmo stundu gāju apkārt ar smaidu seju. Tā kā man pilnībā es neticēju, kas tur bija. Un tas, protams, tie jātnieki, tie zirgi, tā kā tas līmenis, bet es teiktu tā vispār kopā gaisotne tiešām bija, es pat nezinu, kā to raksturot. Tas nav ko retrodiena, teiksim tā. Fotogrāfi arī tas bija pilnībā jauns izaicinājums, tāpēc, ka, nācās sastrādāties ar fotogrāfiem, kas bildē Wellingtonā, kas bildē Lojas reitingu sacensībās. Un,
tur tiešām sanāca iedvesmoties arī no viņiem. Bet nu kā viņi Jā, tev kā tas jaunpienācēju labi uztvēra? Nebija kaut kāds tur. Nē, vispār cilvēki ļoti jauki, izpalīdzīgi. Tā kā tiešām vislabākā attieksme gan no vispār kā Latvijas stafa, nu teiksim tā no darbiniekiem. Jā, ar visu apkārt tik forši un arī redzēt Kristupu dzīvē startējot tik lielos maršrutus tik forši. Tādā ziņā arī tas vieglums, tā kā tik ātri, tik viegli un tik profesionāli, tas arī bija tā, man ļoti patika. Jā, tiešām. Es zinu, ko tu saki ar to, ka staigāji ar smaidu pirmo stundu, jo tiešām tā atmosfēra ir tāda neizskaidrojama, kolosāla. Ja man sākumā likās, ka Grand Palais ir tā kā izstāžu zāle celts, tad izrādās tas ir jau sākumā, 20. gadsimta sākumā celts kā kaut kas zirgiem paredzēts. Jo tur esot stāvus pat apakšā pagrabā, bet vēl aizvien it kā saglabājies, skaidrs, ka viņš nefunkcionē. Bet jāpalasās par to vēsturi. Jā, kaut ko tādus tur Instagramā sagrābstīju, bet neesmu iedziļinājusies īsti līdz galam. Labi, brauksi vēl, nākamgad arī brauksi uz Hermēm un vēl kaut kādām sacensībām lielajām. Es ļoti labprāt, es teikšu, ka šīs sacensības man deva tādu, teiksim tā, āķi lūpā, ka tas tā kopējā atmosfērā, ka gribās vēl un vēl un vēl, gribās tādus izaicinājumus vēl vairāk un daudz intensīvāk, tā azartiskāk un vienkārši. Man ir ieteikums, uz kurien tiekties šogad Āhena. Jā, tas man ir tiešām sapā, man tas tik tiešām ir. Teikšu fotogrāfiem, kurš no malas tā nevar vienkārši ierasties līmeņa sacensībās, un es teikšu, ka šodien nedaudz pat noveicās tas, ka Kristups startē, tā kā viņš ir Latvijas sportists, un es kā Latvijas man bija, daudz vienkāršāk. Bet tāpēc, jātiem visam to pašu Āhenu, tur ir ļoti jācer, bet es ļoti gribētu, es arī centīšos pieteikties, un tik tiešām tas ir tāds mans lielais ķīts šogad. Jā, jo no 11. līdz 3. augustam ir čempionāts, pasaules čempionāts Āhenā. Gribētu domāt, ka tomēr Kristaps tur būs, tā kā tev varētu būt iespējas uz turieni tikt. Es ļoti ceru. Zinu, ka Hangā būs sacensības maija beigās, kā arī Āhenā man šeit arī maijā būs, bet tās nav pasaules čempionāts, bet tas ir kaut kā, varbūt iesildīšanai kaut ko tādu, un tad jau tēmēt tālāk. Standarta Āhenas sacensības, kas ir reiz gadā. Jā. Bet, es varu samalot, bet pasaules čempionāts ir Āhenā, un mēs, protams, visi ceram, ka mēs arī brauksim uz Āhenu. Tas ir augustā. Jā. Pasaules čempions ir augustā Āhenā. Tā kā Āhena ir ļoti, ļoti iespaidīga vieta pati par sevi, protams. Es tur nebiju, es šogad gribētu būt. Mēs tur bijām sacensībās, es tur neesmu bijusi, bet mēs tur bijām pirms eksporta karantīnā, pirms Tokijas. Un tik un tā bija ļoti iespaidīgi. Tur bija organizētā tā kopīgā karantīna visiem pirms izlidošanas. Bija ļoti, ļoti forša atmosfēra un viss bija super forši. Fantastiski. Cik pēc jebkādām bildēm redzēts, tur ir tā, ka tāds wow, un kur vēl to visu redzēt. Tam es noteikti piekrītu.